Kristop, pastāsti, kā tur pagājušas pēdējos mēnesis, kurš mēs pēdējo reizi tikāmies? Pēdējā mēnesī ir bijusi iespēja gūt pieredzi savā specialitātē. Un, manuprāt, diezgan pozitīvi darbojamies pa poligonu un tādā garā. Ir sagaidīts arī tradicionālais Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes Bereša maršs. Pastāsti, kā tev gāja? Jā, diemžēl Bereša maršu nenogāju. Gāja ļoti labi. Nogājām jau lielu daļu, bet kādā 10. kilometrā, diemžēl, pamežģīja potīti. Un turpināju iet, bet beigās man nodeva mediķi rokās, un mediķi nolēma, ka es nedrīkst turpināt šo maršu. Tāpēc diezgan bēdīgi, bet vienmēr ir nākamā iespēja un būs motivācija parakstīt līgumu. Labāk tomēr noņemt no kases nekā sabojāt veselību. Tieši tā. Bet kas tev tomēr uzmodrināja tajā brīdī, kad tu saprati, ka, diemžēl nāksies izstāties? Noteikti uzmodrināja tas, ka to daļu, ko mēs nogājām, tajā daļā bija ļoti labs laiks uzstādīts. Un es zināju, ka pārējie biedri noteikti pabeigs šo trasi. Tāpēc likās, ka es vismaz turēju līdzi viņiem, ka mums bija labs laiks. Un vienmēr var mēģināt vēlreiz. Pastāsti par tiem uzdevumiem, kurus tu pieredzēji. Uzdevumi bija daudz un dažādi. Bija kauju šaušana, jāsašauj precīzi mērķī, jādabūt noteiktais punktu skaits. Tad bija pārceltuve, jānolaižas lejā pāri upei, noteiktā laikā, neiekļaujamies, dabūnam vingrinājumus. Bija arī pončo uzsliešana, arī tas pats princips, jāiekļaujas noteiktajā laikā. Ja neiekļaujies, ir vēl drusciņ papildu laiks dots. Ja neiekļaujies arī tajā, tad arī dari motivējošas vingrinājumus. Kādas vispār bija sajūta piedalīties šādā tradicionālā, labi zināmā pasākumā? Kāda bija tava motivācija pieteikties un piedalīties? Motivācija bija augsta, jo, protams, beigās nopelni bereti. Un ejot šajā pārgājienā, visiem bija ļoti, ļoti labs morālais. Visi gribēja sasniegt tās beigas. Un es domāju, visgrūtākais bija līdz tai pusei tikt, apmēram 25 kilometri. Bet pēc tam jau motivācija gāja uz augšu. Un tad jau tu zināji, ka līdz beigām ir palicis mazāk nekā līdz sākumam. Lai arī trauma tika gūta un šoreiz maršu nesanāca noiet. Vienmēr, protams, var mēģināt vēlreiz. Un es domāju, nākamreiz, ja es iešu un parakstīšu līgumu, tad motivācija būs vēl augstāka nekā šoreiz.